Kā uzlabot tradinga psiholoģiju, pieņemot lēmumus pēc tradinga stratēģijas, nevis baiļu zaudēt, alkatības nopelnīt vairāk vai citu emociju iespaidā. Atstājot trēdu atvērtu pat tad, ja sajūtas vai emocijas liek domāt par lēmumu pretēji iepriekš izveidotajam plānam. Spēt nogaidīt līdz noslēdzas periods un signāls izveidojas pilnīgi. Nevis atvērt vai noslēgt trēdu pāragri. Pat ārpus tradinga konta pieņemt lēmumi var uzlabot vai pasliktināt tradinga psiholoģiju, ikdienā regulāri rīkojoties emociju iespaidā, neievērojot sevis izveidoto dienas vai darāmo darbu plānu, padodoties pusceļā, meklējot vieglākos risinājumus. Ir pavisam iespējams, ka ļoti līdzīgas darbības tiks veiktas arī treidojot. Pievēršot uzmanību saviem rīcības modeļiem un tos analizējot, iespējams noteikt dienas, kurās vajadzētu būt īpaši uzmanīgam. Piemēram, kad izjūtams nogurums, notikuši emocionāli smagi pārdzīvojumi, strīdi vai nepatīkami atgadījumi. Vairāk informācijas par tradinga psiholoģiju meklē traderklubs.lv mājaslapā.